Pigment TV. Gadus jaunais Olafs jau vairāk kā pusotru gadu dzīvo un audzina savu dēlu Benjaminu, taču pēdējā laikā viņš ir ļoti aizrāvies ar alkoholiskajiem dzērieniem. Benjamins pie manis jau dzīvo vairāk kā pusotru gadu. Es kā viņa tēvs esmu uzņēmies pilnu aprūpu par bērnu. Protams, man ir nelielas problēmas ar alkoholiskajiem dzērieniem, bet tas nekavēs Benjamina attīstību. Es domāju, ka es izaudzināšu Beņu par ļoti labu puiku. Nav pagājusi nedēļa, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies ar Olafu, un jau mazajam Benjaminam ir sākušās parādīties vēdersāpes. Tāpēc Olafs dodas pie savu draugu Zigmunda, lai noskaidrotu viņa viedokli, ko darīt šajā situācijā. Esam atnākuši ciemos pie man viena no labākajiem draugiem, pie Zigmunda. Es paprasīšu viņam padomu, jo Beņai jau 3 dienas sap vēders. Es paprasīšu, ko es varētu darīt lietas labā. Čau, Olaf, vecais draugs! Čau! Čau! Kas ir? Tā, švaki, Beņai jau 3 dienas vēders sāp. Nopietni, kā tā? Es nezinu, es zvanītu, kā arī gāzes dienestam, tie man neko nesaka pa brīvu. Es domāju, zini, kā tu jau vēders peču. Nāc iekšā, tā pastāstīšu vēl santāvu metodu. Es savulaik izmācījos tehnikumā pa veterināru ārstu. Es domāju, ka es tikšu galā arī mazo Benjaminu. Ar ko tu mazo baro? Kopš sieva man aizgāja prom, dzīvoja pie sencīšu. Kā, hoķis gāja, čipus sēdām, aliģi uzdzērām, ķiplo grauzdiņu, tā. Normāli, nekas īpašs priekš bērnu. Tev vajag mazliet piebremzēt ar tiem čipšiem no alu. Špeņā! Ja tas tā turpināsies, īši pie attiecīgiem sociālajiem dienestiem. Tev ir doti 1 nedēļa. Nav brīnums, ka viņam sāp vēders. Ja šitā viss turpināsies, es saukšu attiecīgos dienestus. Uji, dripai micīt! Sadomājies, pašam bērnu vispār nav. Domā, ka viņš man varēs komandēt, kā man bērnu audzināt? Atradies te. Ginekologu. Nabaga bērns, es tev vairs nevaru tā pieļaut. Es ziņošu attiecīgajiem iestādēm. Pēc nelielā strīda ar Zigmundu, Olafs bija devies uz vietējo bāru iestiprināties, taču bija atgriezies mājās negaidīt lielā alkoholiskā reibumā. Līdz ar to Olafa tēvs viņus sagaidīja mājās ļoti dusmīgs. Kas Beņam ir noticis? Kur tu biji ar viņu? Mēs aizgājām pie Zigmunda, viņam vēders sāpēja bišķiņu. Un tāpēc viņš ir slats? Augsts, zili pirksti viņam ir patāti! Nē, ar tiem pirkstiem ir viss kārtībā. Viņi jau tāds biti, ka mēs izgājām no mājas ārā. Vecīt! Viņam zili pirksti, bet tev zili ēvagi! Es nezinu, man kā 45-gadīgam vīrietim šis liekas pretīgi. Es nevaru izturēt. Kā bērns var ar ziliem pirkstiem staigāt apkārt? Nē, viņš man vēl dabūs. Atkal ir pienācis jauns rīts, taču Olafa tēvs cer, ka Olafs atvainosies viņam par vakar nodarītajiem postījumiem. Ir pienākusi rīt klusi. Es ceru, ka Benjamina tēvs būs izgulējis rēbumu un domās savādāk. Neko daudz no vakardienas es, protams, neatceros, bet es atceros to, ka mans tēvs mani pazemoja dēlu priekšā. Tas vecais ācis to nožēlos, sirmais maita! Kā parasti saka, mācās no kļūdām, bet ne jau mans dēls. Pēc starpgadījuma ar Olafu, Olafa tēvs ir ļoti sadraudzējies ar mazo Benjaminu. Viņi vizinās karuseļos, šļūc pa slitkalņiem un pat lēkā pa batutu. Līdz ar to Olafam tas izraisa negatīvas emocijas, jo viņš uzskata, ka viņa tēvs mēģina viņam atņemt dēlu. Mans tēvs domā, ka viņš ar manu bērnu var apieties labāk nekā es. Es viņam parādīšu, kur vēlns mājo.
Krovlis. Kopš starpgadījuma ar motorzāģi un pistoli mēs ar mazo Benjaminu esam atvienojušies. Es esmu viņam gandrīz kā tēvs. Mēs kopā braucam ar mašīnu, braucam makšķerēt, kā arī pludmalē copējam meitenes. Nu, mans sirmais ēlas ir aizgājis pa tālu. Šito es tā vairs neatstāšu. Viss, mani plāns. Ir pagājis jau nedēļa, un Olafa rīcībā nav manāms nekādas izmaiņas. Līdz ar to Olafa draugs Zigmunds ir nolēmis rīkoties un iesaistīt arī sociālos dienestus. Pagājis jau veselu nedēļu, un nekas nav mainījies. Es rīkošos. Sociālais dienests. Jā, Es vēlētos ziņot par nepiemērotiem dzīves apstākļiem un vardarbību ģimenē. es sapratu, tūlīt ieradīšos. Es jums aizbraukšu pakaļ. Gaidiet! Pēc dažām stundām Zigmunds ar sociālā dienesta pārstāvi jau bija ieradušies pie Olafa mājās, lai noskaidrotu bērnam atbilstošos dzīves apstākļus. Jau uzreiz atbraucot pie mājas ar bērniņtiesas pārstāvi, mēs sapratām, ka bērni šeit tāpēc nepiedienīgi. Ak, mans dievs žēlīgs. Nē. Labdien, mēs esam atbraukuši no sociālā dienas. Mēs vēlētos redzēt jūsu bērnu dzīvošanas apstākļus. Jā, droši nāc iekšā. Es vēlētos redzēt sākumā jūsu bērnu guļamistabu. Ar guļamistabu ir tā, ka Beņam guļamistabas nav. Viņi, diemžēl, nodot eksportāciju eiro remontā, bet es varu parādīt viņa gultiņu, kurā viņš guļ. Nākiet, te nāciet līdzi. Olaf, tu neesi normāls. Jā, nāciet, lūdzu. Tātad, nekāda liela apartamenta Benjaminam nav. Tādēļ viņš guļ šajā te panesēmā gultā. Kā redzams, viņam arī tā dienas laiks sācies. Jā, Beņa, sasveicinies, ciemiņā. Kā mēs redzam, Beņa ir nedaudz aizmidzis. Jā, Beņa neceļās. Es tieši par šito runāju. Tas nav normāli, ka bērns guļ maizes kastē. Un kas ir normāli? Olaf, tu labāk pievaldi mēli! Man likās, ka Zigmunds ir mans draugs, bet izrādās ir pierādījies pretējais. Es vispār nesaprotu, kāpēc viņš man visu laiku piekasās par manu Beņu. Viņš uzvedās tā, ka tas būtu viņa bērns. Ar ko Benjamins spēlējās? Tieši viņam tagad ir spēļu laiks. Jā, spēļu laiks. Benjamins spēlēs ar dažādām koku rotaļlietām, ekoloģiskām, bez sintētiskajām krāstelām, vai ne, Beņiem patīk. Kas te gadījās netīšā? Mēs ar sociālo darbinieci Sintiju nonācām pie secinājuma, ka mēs Benjaminu ņemam sev līdzi. Ja viņi mums atņems Benjaminu, es nezinu, pēc kādiem kritērijiem viņi vispār to vērtē. Mēs, protams, neesam nekāda karaliskā ģimene, bet tomēr ir jādod arī parastiem cilvēkiem iespēju uzaudzināt normālu savu dēlu. Olaf, mēs nonācām pie secinājuma. Kā? Mēs jums atņemsim bērnu. Ko? Tā, ģerbeņi. Tagad jūs abi klausās. Kāds ir atpakaļ savās mašīnās un projām no šejienes. Sapratāt? Olaf, nomierinies. Nomierinies, Olaf. Davai, ātri pazūd no šejienes projām. Paskadušies man. Jā, davai. Tu neko nejūti? Nē. Okay. Pēc negadījuma ar mašīnu es pārcietu divas operācijas, bet neskatoties uz to, es tāpat mīlu savu tēvu un vectēvu. Ja tev patīk šis video, spied like un subscribe. Un ja tev interesē latviešu vaini, ej uzklikšķi uz viņu profilu.